Labi, viņi būs Halāns un Harikeins. Harikeins Un Halāns. Kam ir labāka dikcija? Kas labāk runā angliski? Tevi aizstāvēt klubā, ja tev piesietos roadmeni no Londonas, Ziemeļlondonas. Jā, bet Kēnam ir tāds labā puiša tēls, vai ne? Tinderī saraksta tavs pirmais teikums. Tā kā viņš ir liels piena dzērājs. Es redzu 2 lielas piena kānas. Mēs maksājam Dainim, šādas nots arī sāksim. Kāpēc tas tā? Nezinu, prasiet Kārlim. Visi jautājumi pie viņa, bet, dāmas un kungi, esiet sveicināti. Un mēs esam atpakaļ offside sadarbībā ar Sinotipu. Jūs dodaties uz abonēt un abonējiet mūsu Sinotipu sporta bar kanālu, jo tūdaļ mēs sastiesim štuku. Un štukā būs liels konkurss Ziemassvētkos. Es esmu izdomājis, ka būs konkurss. Kad būs štuka, tad citi zērni nāks dziedāt, ja? Nē, tas būtu krūti. Bet, Kārli, mani ir ideja. Sākot no 1. decembra, mēs teicu, varam izdomāt. Mums līdz novembra beigām ir iespēja izdomāt. No 1. decembra līdz 24. decembrim uztaisīsim konkursu. Kā tev šķiet? Saistībā ar Ziemassvētkiem. Jā, un būs iespēja vinēt lielu balvu. Un man bija doma, ka tas varētu būt kaut kāds PlayStation. Bet it kā tas jau tāds labdarības laiks, mēs varētu kā noziedot, operāciju nosponsorēt. Nē, labāk PlayStation. Labāk PlayStation. Man liekas, ka varētu būt PlayStation. Bet ierakstiet. Kuru PlayStation jūs gribat? Līdz 500 eiro vērtībā. Varbūt kaut kas cits. Varbūt tas varētu būt iPhone. Bet iPhone nav par 500 eiro. Ja ir, tad viņš ir vecs. Un viņš ir visticamāks kam. Labi, dodieties uz komentāru sadaļu, klausītāji, YouTube un rakstiet, kādu lielo Ziemassvētku konkursu jūs gribētu. Ja tas ir PlayStation ar FIFA, tad tas būs PlayStation ar FIFA. Un uztaisīsim uz to konkursu. Un mēs arī varēsim vinēt nevis Krēgers Kārlis, bet Krīgers Kurlis. Ar pirms dienas izveidotu akontu. Nē, nopietni, dāmas un kungi, es jums apsolu. Pagājušajā gadā mēs uztaisījām labdarību, aizpagājušajā gadā mēs uztaisījām labdarību dzemdībām. Šogad mēs uztaisīsim PlayStation. PlayStation pašu sev labdarības konkursu, ja? Labi. Līdz 500 eiro, ja? Es nezinu, cik maksā jaunais PlayStation tagad. Kaut kur 500 eiro aptuveni arī. Krišs zini, cik jaunais PlayStation maksā? Nē, kaut kur 500 eiro. Tātad, jūs doties uz komentāru sadaļu, rakstiet, kādu jūs konkursu gribat decembrī. Tas būs uz visiem podkastiem. Bet tikmēr mēs šodien parunāsimies par to, kāpēc Kārlis mētā savu telefonu. Ļoti labi iesākusies epizode. Zini, kā mums sašķīdis tikliņš. Es jokoju, bet varbūt uztaisim iPhone konkursu? Es jau teicu iPhone, bet par 500 eiro iPhone nesanāks. Labi, mūsu šīs dienas tēmas. Apskatīsimies 2 svarīgākās līgas, Premier League un Spānijas čempionātu, jo pārējās līgās nekā interesanti nenotiek. Tāpat mēs pieskarsimies izlases pauzei, un tāpat paskatīsimies, kuri vīri sēž uz krēsla un kuri vīri nesēž krēsla, kuri stāv. Sāksim ar tēmu. Zini, kāda man tēma, varbūt es sākšu. Sāc. Es redzēju vienkārši diskusiju Twitterī. Par Premier League? Arī saistīta ar Premier League. Kur pārdevs? Vispār Premier League un arī ar Vācijas Bundeslīgu. Šobrīd 2 karstākie uzbrucēji pasaulē. Harijs Keins un Hollands. Vai Hollands? Kā pareizi? Halāns. Hilal. Diskusija. Tev vajag uz sezonu paņemt vienu uzbrucēju. Abi šobrīd top formā. Uz kurieni? Uz Rīgas konto? Tev ir Rīgas konto klubs. Man ir Rīgas konto. Jā, tev nav jāņem vērā Pjērs, kas varbūt tagad Holānam ir... Holānam ir... Halāns izklausās pēc Al-Hilāns. Kāds klubs Saudārābijā pieliec Al-Klāt un Al-Halāns. Noņemam nost kaut kādu Pjēru, tur blablabla, un vienkārši paskatāmies. Harijs Keins un Holāns, abi 2 sit vārtus, abi 2 Kur es ņemšu? spēlētāji. Vienkārši kur tu ņem un iedod savus plusus un mīnus saviem 2. Nu, viņi nav vienādi, vai ne? Viņi nav vienādi. Kas katram ir labākais un sliktākais? Un kur tu izvēlētos? Fiziski spēcīgāks Halāns. Labi, viņi būs Halāns un Harikeins. Harikeins un Halāns. Labi, Halāns fiziski spēcīgi. Dod man tipu atribūtus, es tev pateikšu, kas ir spēks. Spēks. Halāns. Halāns, atvainojos. Ok, ātrums. Halāns. Finishings. Halāns. Piespēles. Interesanti par finishing. Halāns. Spēcīgāks finishings
tāds killer instinct finishings. Harry Kane ir bijis viņa tehniskāks savā finishingā. Ok, piespēles. Harry Kane. Tāds deep playmakers Harry Kane. Tieši tā, daudzpusīgāks. Harry Kane. Sitienu no distances. Haalands. Tomēr. Tiešām? Padomā vēlreiz. Haalands. Ok, interesanti. Ok, 11 metru sodstienu. Haalands. Varētu būt līdzīgi, ne? Nu, varētu. Harry Kane neiesit pasaules kausā? Viņš pret Franciju neies. Francija, vai ne? Tas viens tāds moments. Atceramies. Spēles pret lieliem pretiniekiem. Haalands. Jāpāt. Harry Kane sēž ēnā. Harry Kane, kad atnāk liels pretinieks, slēpjas. Nē, izlasē. Varbūt klubā pret Arsenalu 50,000 vārti. Pret Chelsea 300. Es teicu lielajās spēlēs. Tas tie mazie klubi. Chelsea 11. vietā. Jā. Pret United varbūt tur sūdīgāk. Nē. Nu, nav tik traki. Okay. Ko vēl varam iedot? Izskats? Vizuālais? Izskats. Haalands. Dikcija. Kam ir labāka dikcija? Kas labāk runā angliski? Haalands. Nu, visu kopā saliekot, es godīgi sakot, ja manā komandā Haalands. Ja šobrīd Real Madrid zvanītu un teikt, kuru tu gribi, es saku Haalands. Bet neskatoties uz nākotnes gadiem, bet uz vienu sezonu, tā kā, principā. Haalands. Okay. Es baigi daudz par to domāju, un īstenībā man pat vairāk plusi bija Kaneam. Tāpēc arī tu atbalsti komandu, ka šobrīd ir kaut kur 11. pozīcijā. Es atbalstu otrās vietas zaudētājs. Harijs Keins, manuprāt, es to piekrītu, ir labāks piespēlētājs. Patiesībā. Viņš ir labāks wingmans? Wingmans noteikti nē, bet Anglijas Premjerlīgā viņš piespēles dalīja no dziļuma kā Kurš ir izskatīgāks? Keins. Keins ir izskatīgāks. Kurš varētu labāk uz to tevi aizstāvēt klubā, ja tev piesietos roadmeni no Londonas, Ziemeļlondonas? Pirmkārt, problēma to, ka Haalands neiet uz klubiem. Izņemot uz Grieķiju. Tiešām viņš iet, viņš tā kā izmet no kluba ir video. Labi, viņš ļoti rāt iet. Harijs Keins spēlē golfu. Tas īstenībā būtu pluss tev. Nu, mini plusiņu iedošu, bet viņš nenodarbos ar jiu-jitsu. Tagad ir jauna tēma. Tas ir jauna tēma. Labāks Tinder. Pirmais teikums. Kā viņš sauc? Pirmā teikuma. Captions? Nē, captions nē, bet... Nezinu. Pļāviens, kā sauc to terminu? Tinder? Kad uzsāc Tinderī saraksti tavs pirmais teikums. Nezinu. Kriš, tu Tinderī sēdi. Tu sēdi Tinderī. Kā sauc Tinderī pirmo teikumu? Angliski. Jā. Tas nevis proposals, bet tas... šitas te man uz mēles gal ir. Vispār tas ir, tipa... Give me your best. Es ir par ko tu runā. Pick-up lines. Pick-up lines. Šis bija tik ilgi. Pusi epizodes aizvien. Nē, kurš labāk? Es tūlīt nokrinžošu, bet Kārlis pateiks... Kārlis pasaka, kādu pick-up line pateiks Haalands. Viņa... Haalāna labākais pick-up lines. Tā kā viņš ir liels piena dzērājs. Es redzu divas lielas piena kānas. Viņš daudz ar pienu? Viņš ir lielāks, ka viņš dzer pienu. Labi, es domāju, Haalands varētu pateikt, es tev sastīšu gultā vairāk nekā es pagājuši gadu sasītu vārds. To arī Antonijs varētu. Ar Ešvards Šozanu noteikti varētu pateikt. Un Harry Keins kāds pick-up lines? Es domāju, viņam būtu kā zina, ka tev jāiemet tas teksts Google Translate. Viņš jau raksta tāpat, kā viņš runā tā. Viņš varētu pateikt, tu pēc viens nakts ar mani runās sliktāk nekā es ikdienā. Okay. Nevarēs parunāt tā kā es ikdienā. Jā, bet Kēnam ir tāds labā puiša tēls, vai ne? Viņš vispār nav bijis, man liekas. Jā, viņš kopā ar savu... Viņš nevienu nav notriecis, viņš nevienu nav... Novācis. Nevienu nav uztaisījis seksrūmu tā kā Mendy. Principā viņa trakākais noziegums ir valoda. Tā kā tāds, akcents. Viņš ir anglis, bet viņš ir foreigners savā valstī. Jā, viņš ir kopā ar meiteni kopš cik gadiem? Pēc David Beckham akadēmijas. Īstenībā viņiem ir bildi, kur ir kopā ar David Beckham akadēmijā. Apkanē Michael Jackson akadēmijā. vai kaut kur Romas katoļu baznīcas pagrabā. Jā, ok. Šis bija īsais topiks. Es paņēmu sezonu Keinu.
Kārlis paņēma uz sevi šito startu. Es domāju, ka jums patika. Viņš paņēma Keinu kopā ar Pāvestu, Romulu. Es paņemu Halānu. Un mēs dodamies uz Grieķiju. Bet mēs tik daudz tagad runāsim šo izrunu Halāns. Halāns. Kam vienkārši nākamajā tiešraidē Citīs. Halāns, Iksavī, Harry Kanes, kas vēl mums pa futbolistiem ir mūsu nosauktiem. Kā bija Maguiram kaut kāds? Nebija kaut kāds? Leduskaps. Leduskaps, tā jā. Leduskaps, labi. Akmens seja. Mēs ķeramies klāt Anglijas Premjerlīgā. Anglijas Premjerlīgā traks spēle 4-4. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Jā. Alens Pārģivs pasaka, šeit tas bija Pārģivs, kurš to pats saka, Premjerlīga ir labākā līga pasaulē pateicoties tam, ka šāds rezultāts šādā spēlē. Vai tāpēc, ka ir rezultāts 4-4, tas liecina par to, ka tā līga ir labākā, vai tas vienkārši tāds skaļš populistisks sauciens. Kārli. Otrā lielā spēle pēc kārtas, kur rezultāts ir 4. Vienas komandas labā, tā ir Chelsea, jā. Protams, tāds lielāks. Chelsea 2 spēles pēc kārtas iesiet 4 vārdus. Jā, un Tottenham, kas batlo. Un Man City. Es domāju, ka lielās spēles Premjerlīgā dažreiz ir tā kā 0-0 un super boring, un tādus citātus vispār nav jācelt gaisā. Un tad ir šitās tā 4-4, 3-3, 2-2 un visi ir ekstāzē. Klausies, tu esi Premjerlīgas eksperts, pastāst man. Kāds nāks, ka Manchester United ir augstāk par Newcastle? Turnīra tabulā. Tas nākas ar to, ka Ten Hāgs paņem punktus pret komandām, kur it kā vajadzētu nospēlēt nešķirt, bet viņš uzvaro 1-0 vai 1 vārtu starpību. Īstenībā Ten Hāgam ir labākais win ratio kopš Fergusona, man liekas. Jā. Un neviens par to nerunā. 50 spēlēs 3 uzvaras. Jā, bet pasties pēdējās 5 vai 4 uzvaras ar 1-0. Pret Sheffieldu. Pret ko vēl? Kaut kādiem bombžiem. Diezgan dziļiem, jā. Tā pārliecība komandā nav, bet galvenais jau 3 punkti ir paņemti. Chelsea bija spēlē nešķirt. Starp citu, Manchester United ir vienīgais klubs Premjerlīgā, kas nav nospēlējis nešķirt šo zonu. Viņiem vajadzēja būt man šeit pēc likuma sakarībām vismaz 3. Nešķirtiem? Jā. Un varbūt vienam zaudējumam vediem. Tāpat viņi atkritīs. Es domāju, ka Newcastle varētu pakāpties, bet tā problēma, ka Newcastle spēlē Eirokausos un tur jāspēlē divās frontēs. Arī līgas kausā. United saspēlē Eirokausos. Tiesa, viņi tūdaļ spēlēs citos Eirokausos. Visticamāk, kā arī Newcastle. Abas divas komandas tūdaļ varētu pāriet uz Eiropas līgu. Jā. Kā tev šķiet, vai United spēlēs Eiropas līgā vai paliks 4. vietā? Eiropas līgā, es domāju, tiks. Okay, viņam 2 spēles. Izbraukums Turcijā. Viņi vienmēr Turcijā spēlē sūdīgi. Mājās pret Bayernu. Nu jā, es ņemu savus vārdus atpakaļ. Varētu arī būt sūdīgāk. Un Harry Kanes varbūt tās atkal. Ko viņš darīs? Apgrūtinās, padarīs grūtu Manchester United. Būtu interesanti, jā. Es zinu, ka šobrīd ir situācija, kāda viņi ir. Anglijas Premjerlīga sevi iekļauj, cik komandas, kas cīnās par titulu? No 4? Vairāk. Nē, tīri par titulu vai apmēram? Nē, par titulu cīnās viena komanda, tā ir Manchester City. Liverpool City. Tīpa Arsenal un Tottenham, jā. Tottenham. Mēs nevaram pieskaitīt Aston Villa, kas vienkārši skrien tā kā suns pakaļ kaut kādam tur noziedzniekam, jā. Policijas suns. Viņi it kā visu laiku skrien pakaļ, bet viņi tāpat tur kaut kur patāli ir. Tad Newcastle, United, tie klubi īsti necīnās laikam. Laiks ir vēl, protams, sezona gara, bet... Bet ir pozitīva ziņa. Kāds ir atgūst savu tēvu? Luis Dias. Jā. Lasīja vairāk par to? Nē, vienkārši viņš ir atlaists. Jā, priecājamies par Dias. Liverpools līdz tev var doties ielās, ne? Jā. Uztaisīt parādi. Uztaisām parādi. Labi, mēs ķeramies klāt Spānijā. Spānijā laika nāk un iet. Bet Girona ir vadībā. 13 spēļu kārts ir aizvadīts. Un Katalonijā spēcīgākā vienība nav Barcelona. Jo, tā nav sezona, bet kārta pēc kārtas. Jā, un tā ir Girona. Un Girona pabeidz 3. reizi kārtu kā pirmā vieta un dodās izložu pauzē kā pirmā vieta un spēlē tādu totālu futbolu. Es uzskatu, ka tūdaļ būs tāds. Līdz janvārim mēs redzēsim, cik tad viņi tur ilgi tiks, jo viņiem būs nāks pretim tur sarežģīti pretinieki. Bet
Bet totāls futbols eksistē, un Ukraina turpina bombardēt. Gan kaut kur tur. Gan okupants. Krievu vaķņikus un orkus un okupants, gan arī turpina bombardēt Spānijas čempionātā Dovbiks un Cigankovs. Šajā nedēļas nogalēs daudz ukraiņu vārdus. Anglijas Premjerlīgā Ziņšenko, Everton rindās. Mikoļenko, jā. Kaut kādā championship vēl viens ukraiņas guvārds, nezinu, vai tas svarīgi. Un Itālijas A sērijā pret Napoli Kovaļenko. Super sitiens kompensācijas laikā 1-0 Empoli uzvar. Tā kā šī bija Ukraiņa nedēļa. Šī bija Ukraiņa nedēļa, bet, ja mēs vēl runājam par Spānijas futbola čempionātu, tad vai tu redzēji momentu, kur 16 gadus jaunais Lamīns Džamāls mēģināja iedot 5 Robertam Levandovskim, un Levandovskis viņam nedod 5. Jo viņš bija nenormāli nokaitināts ar Džamāla lēmumiem. Viņš tur baigi daudz epizodes izniekoja, viņš tur ļoti daudz individuāli mēģināja spēlēt, un vienā vietā nenormāli nosimulēja, kur viņam neiedeva zeltno kartīti. Un Levandovskis viņam neiedeva 5, pēc tam vēl vairāk kārt tur bija atrasts un atkal noslīts no lūpām, ko viņš sāka. Viņš spāniski runā, Levandovskis, vai? Es pieņemu, ka kaut ko runājām. Puta madre un vamos, jā. Un, galu galā, Barcelonas ap citu šajā sezonā ir ielaida 2 ātrākos vārdus. Viņi ielaida pēc 20. sekundes pret Granādu un ielaida 18. sekundē tagad pret Deportivo Alaves. Un viņi gan beigās atspēlējās un uzvarēja ar 2-1. Levandovskis iesiet 2 vārdus tajā spēlē un sāk beidzot izstīties pēc Levandovskis, ko es pazīstu, jo man likās, ka viņš varbūt tāpat kā Dievs tēvs ir nolaupīts un imposters ir atvests atpakaļ. Jo Levandovskis izties sūdīgi un īstenībā šobrīd Spānijas čempionātā ir interesanta situācija. Girona iet pa pirmo vietu, viņi spēlē totālu futbolu, ielaiž, bet uzvar. Tas ir standarts, ielaiž, bet pēc tam atspēlēs un uzvar. Bet spēlē labi, skatāmi un interesanti. Barcelona spēlē sūdīgi, reāli saturiski sūdīgi. Ne tik labi kā pagājušajā gadā, ne? Nē, vispār ne. Pagājušajā gadā bija tāda stabilitāte, bija tie 1-0. Ja pat viņiem bija 1-0, viņiem saturiski bija tik daudz momentu. Šobrīd viņi tiešām spēlē sūdīgi. Ok, šobrīd viņi ir izlīduši un viss ir kārtībā. Real Madrid saturiski spēlē labi, viņi arī tikko uzvarēja tur Valenciju un sāk iztīties ar vien labāk, ja ir kaut kādi klupieni bijuši, un tad Atletico arī saturiski izstās labi, bet tāpatām grozies, kā gribi, Girona pagaidām nekrīt, un ja viņi turpinās šādā pašā stilā, viņiem sezonas beigās būs 99 punkti. Tas jau ir aprēķināts, principā, jā. Bet citu Simeone pagarinājis līgumu līdz 27. gadam. Pagarināja, ja? Jā. Kur to redzēja? Twitterī. Šodien bija? The Sun. Bija pirms The Sun nebija, bet pirms kaut kādām pāris dienām bija ielicis, ka vai nu pagarināja, vai pagarinās. Visticamāk pagarinās. Laikam, manuprāt, ka vēl nebija. Ko viņš tā pārdomāja, ka tu šķiet? Viņš vienkārši jūt, ka šajā pacelsas komandā. Varbūt viņš gribēja Argentīnas izlases, un Argentīnas izlases visticamāk šobrīd neatlaidīs savu galveno treneru. Varbūt arī tas varētu būt labs topiks. Tā kā es īstenībā gribēju redzēt Simeoni kaut kādā citā līgā, Vācijas Bundeslīgā, Leverkusens Bayer. Nevarētu viņš kaut kādā Londonas Chelsea un atgriezt Jose Mourinho aizsardzības laiks. Jā, un uzvarēt tikai 1-0 un tituls kabatā ir. Jā. To varētu darīt, jā. Ok, Spānijas futbolā principā bez pārsteigumiem, vai ne? Viens tāds liels pārsteigums Girona ir. Mums jau īstenībā vairs tas nav pārsteigums. Jā, bet kopumā bez pārsteigumiem. Mans lielākais šobrīd pārsteigums pret visām līgām ir tas, ka Girona? Nē. Berlīnas Union? Nē, tas, ka man tik ļoti, man tik ļoti neinteresē Itālija, Francija, Vācija. Anglija. Jā, es tikai Spānijā sekoju, bet man neinteresē. Piemēram, kas ir Itālijā vadībā, zini? Juventus, jā. Bet viņiem gan jau noņems 50 punktus. Jau noņems punktus. Vācijā. Labi, ok. Frankfurt, Bayer, Leverkusens Bayer varbūt tās. Viņiem ir, man liekas, 17 uzvaras, 18 kārtās kaut kas tāds. Viņiem ir 31 no 33 iespējamiem punktiem. Jā, antipārsteigums ir Berlīnas Union, kuriem ir kaut kādi 13 zaudējumi 14 spēlēs. Jā, un šobrīd Champions League arī baigi forši neiet. Diezgan traki, jā. Bet esmu pārsteigts par Juventus Itālijā, kad neviens par viņiem nerunā. Tur Itālijā vispār Napoli izskatās, ka neņems titulu, viņi nav gatavi aizstāvēt. Tad ir Inter kaut kādi, Inter labi, ja ir galvenie favorīti, viņi tur otrajā vietā ir, bet vispār nevar prognozēt neko. It kā ir intriga, tas ir forši.
visās līgās patiesībā, jo Vācijā, ja paskatās, tur ir Bayern, Dortmunde, Leipziga. Dortmund arī zaudēja punktus. Jā, viņi pat beigās zaudēja spēli. Stuttgart ir, tur jau arī dominē ar to visu to džeku, kuram es uzvārdu neatceros. Tā kā man patīk, ka top 5 līgās ir intriga. Baba Tumba? Nē, tas tur. Baba Tumba, viens no Baba Tumbām. Jā. Labi, izlaša pauze ir pienākusi neliels ieskats, vai Horvāti brauks uz pasaules kausu, uz Eiropas čempionātu vai nē? Es ceru. Velsa, Horvātija, Turcija. Mūsu grupa. Turcija garantējusi, Velsa, Horvāti izlems otro vietu. Iegadījumā Horvāti netiks, viņiem būs iespēja tikt no playoff raunda, bet tas jau daudz sarežģītāk. Principā Latvija var pielikt kāju Lukam Modričam. Jā, Kovačičs nebūs. Traumas dēļ notraumējās pret Chelsea. Tā kā visi tie, kur gribēja redzēt Manchester City futbolistu, viņš nebūs. Jā, un nebūs arī Perišičs, kurš pārplēs Krustinskās. Un Jā. vēl kaut kas nebūs. Kaut kas vēl nebūs. Jā, vēl viens nebūs. Un interesanti, ka varbūt tās būs cilvēks, kurš izlasē, manuprāt, gūst tikai viens vārds - Ante Budimirs. Osasunas uzbrucējs. Viņš šeit labi daudz sasita. Varbūt tās viņš būs. Nu, jā, cik tas ir interesanti. Bet kopumā vēl Polijas situācija jāpapēta. Jā, tur Polija Čehija spēlēs arī Čehijas mā grib tikt. Bet poļiem vēl trakāk, viņi tur pret Moldovu, laikam, abas spēles nolēja. Tā kā tajā grupā arī var būt pārsteigums. Pat poļi neizbrauc blakus Vācijai uz Eiropas čempi, tas ir crazy. Un noslēgumā, Kārli, tu sēdi, tev ir krēsls. Man ir krēsls, bet citiem nav. Citiem nav krēsls. Vai tā būs Dāņa pēdējā spēle, tu gribi teikt, ja? Nē, pirms pēdējā jau būs pārbaudas spēle ar Poliju pēc tam, jā. Vai viņš pēc pārbaudas spēles ar Poliju viņš stāvēs vai sēdēs pie izlases grožiem? Vai turēsies pie izlases grožiem? Es domāju, ka viņš turēsies. Turēsies? Bet vai viņu nenoraus? Okay. Vai viņu nenoraus? Es domāju, ka viņš mēģinās. Es neticu, ka viņš varētu uzrakstīt atlūgumu. Nē, to viņš nedarīs. Tā kā viņš turēsies pie grožiem, pie kāda rezultāta. Ja Latvija uzvarēs Horvātiju, tad viņš turēsies ar kājām arī, ne tikai rokām. Tad viss būs kārtībā, tad Latvija būs panākusi savu. Mēs būsim vienu fantastisku uzvaru izcīnījuši, un tas ir pietiekami, lai atstātu galveno treneri. Vēl uz 4 gadiem. Tieši tā. Kāds rezultāts būs? Es domāju, Horvāti uzvarēs 4-0. 4-0. Pārliecinoši iestos ātrs vārds un pēc tam sastīs. Īstenībā jāapstās koeficients, sinoptiski. Viņi jau ir ielikuši, ne? Jā, varētu būt jāapstās. Drīzumā nāk spēle 18. novembris. Latvijas dzimšanas diena, Latvija, Horvātija. Dodaties uz Konsoles stadionu, ja jums ir biļets, ja nav, tad sorry, jāskatās pa televizoru. Ja jums televizorā nav Smart TV, tad neredzēsiet, sorry. Bet tik tālu Cinotipu podcasts Offside bija kopā ar jums. Un mēs, protams, turpinam manus iesāktos startā jau konkursu. Jūs dodaties uz komentāru saļai, sakiet, ka jūs gribat 500 eiro vērtībā uz Ziemassvētkiem, un mēs pa visiem podkāstiem uztaisīsim vienu lielu konkursu. Un varbūt PlayStation būtu īstenībā laba dāvana kādam mūsu klausītājiem. Padomāju, ja viņi grib kaut kādu vecu Fiatu pa 500 eiro. Mēs to sagādāsim. Es domāju, ka jā. Varbūt rolleri kaut kādi, gan arī noplīsuši, bet viņiem ļoti gribās to rolleri. Dāmas un kungi, jūs spiediet laiku, spiediet abonēt un lūdzu ejiet uz komentāriem un uzrakstiet, ko jūs gribat 500 eiro vērtībā. Atā! Čau!